iesākšu atkal vēlreiz lielu paldies mūsu līdzjutējiem, atbalstītājiem, ka bija pilna halle un tā atmosfēra ir fantastiska. Jā, un apsveicu komandu visus ar uzvaru. Jā, uzvaru, teiksim, nebija tik viegla, jo, kā mēs redzam, kad daudz brīva laukuma un tā ir, tad ir kļūdas, viņi tādam pārmijās, teiksim, vakardienas spēle man labāk patīk nekā šodienas spēle, jā, jo pārāk daudz brīva ledus bija un sākās kļūdas un kaut kur reizēm pretuzbrukumi, bet arī pašā laikā. Mēs guvām pietiekami daudz vārdus, lai komfortabli justos un jā, tā ir gatavojamies svarīgākai spēlei. Paldies! Lūdzu, jautājumu sesija. Konstantīns visātrāk. Tas brīvais ledus, ko jūs pieminējāt, tas ir tā kā vairāk Ukraina nopelns vai vienkārši? Nē, Ukraina vienkārši pasīvāk kaut kur spēlē, jā, un mums daudz, teiksim, brīva ledus bija, kur mēs varējām slidot, un līdz ar to tas kompaktā spēle, teiksim, nebija, mēs ļoti lielu darbu apjomu taisījām, jā, otrā trešdaļā man patīk, ka mēs vienkārši otrā trešdaļā mēs ļoti labi griezām pretīm uzreiz un pretiniekam nedavām mainīties, jā, un mēs redzējām, ka mēs ļoti labi kontrolējām to spēli. Jā, pēc tam, kad Ukraiņi atkāpjās, mums ir jāieslidojas, visu laiku jātērē tas spēks un pretinieka zonā. Viņi apkārt vārtiem apstājās, ja ļauj mums kontrolēt, un tas arī patērē spēkus. Jā, tā kā. Bet tā vienmēr ir ar komandām, kuras ir tā kā mazliet skaitās vājāks par mums un iztērē vienkārši vairāk spēku. Tas izmaiņas spēles laikā sastāvā bija ar kaut kādām mikrotraumām saistīts? Jā, diemžēl tā ir, un mums ir pāris dienas, lai visus mēģinātu doktoriem, masieriem, fizioterapeitiem jāmēģina savest komandu kārtību. Vēl jautājumu? Kas? Jā, nē. Tas jau uzdošu. Jā, nē, Haralds Eigla trešajā nebija, man liekas, arī Komuls arī. Jā. Bet tie džeki šodien nespēlē, viņi būs gatavs svētdien? Arī mikrotraumas, tā kā mums ir no dienu uz dienu, tā kā es teicu vakar arī pēc spēles. Hokejs ir tā, ka tad dienā, kad tu nospēlē, tas adrenalīns ir tik liels, ja, ka tu nejūti ne sāpes, neko nākamā dienā tev sāk kaut kas izlīst ārā. Tāpēc tiem, kas šodien nespēlē, mēs iedavām tā kā atelpu, un tie, kas trešā trešdaļā nespēlē, viņam arī mikrotraumas bija, un tas rezultāts ļāva mums viņus noņemt nost, lai viņi sevi, teiksim, neiedzem vēl nopietnākās traumās. Paldies, lūdzu. Tas, ka vairākumā atkal tik gūti vārti un tas vairākums strādā atšķirībā no pasaules čempionāta, tas ir vairāk pretinieku nopelns, vai tomēr jūs redzat arī no treneru puses, ka tās iestrādes, kas treniņos tiek veiktas, tomēr dod savu rezultātu? Teiksim, šodien tas vairākums ne tā gāja, tās ripi labi kontrolējās, ja, bet vienu smuki vārtu, labi, otrs mēs pretuzbrukumā tā nebija izspēle. Jā, patīkam, ka puiši tomēr atrod, jā, un, kā es teicu, vairākums tas ir viens no izšķirošajiem momentiem, jo spēlē tu tāpat dabūt 1, 2, 3 vairākums, un ja tu māki izmantot, tev tu 1-0 vadībā nostāv mazākumu, iemet vairākumā, tev ir priekšrocība. Bet, jā, mēs šoreiz ļāvām puišiem kaut kur pašiem sarunāt, un tad pašā laikā rādām vienmēr, kā pretinieki spēlē, kas ir pretinieku mazākums stiprās puses, jā, lai viņi zina, kuros brīžos pretinieks spēlēs agresīvi, kas ko ņems. Jā, pašlaik tā labi izdevās. Paldies, lūdzu. Jā, skatoties nākotnē, Latvijas hokeja fonds būtībā ir pieredzināts pie tā, ka būtu piklums savās prognozēs. Kāds ir plāns, kā noskaņoties un sagatavoties spēlē pret Franciju, kad, lai gan salīdzinoši netika grūts pretinieks, tomēr nepēc pārsteigt? Es domāju, visi zina, ko tā spēle nozīmē. Es domāju, tur papildus motivācija nekāda nevajag. Mēs visi zinām, mēs vācāmies to, ka mēs zinājām, ka šīs 3 spēles, viņas ir jāvinē. Es domāju, ka puiši ļoti nopietni tam attiecās. Rītā mums ir tāda, teiksim, atelpas diena. Atkal apskatīsimies, ko mēs varam uzlabot. Jā. Mēs iziesim cauri franču spēlē, parādīsim franču spēlē, kas viņiem ir bīstams, kas mums jāņem vērā. Tā kā jā. Mēs gatavojamies, bet es domāju, papildus nekāda motivācija viņiem nav vajadzīga. Es domāju, viņi zina, kāpēc viņi ieradušies visu šeit. Precizējuši jautājums, atelpas diena nozīmē pilnvērtīgu treniņu rīt vai tomēr slidos? Visdrīzāk mums būs, teiksim, tā kā fizio un ārpus ledus diena. Teiksim, tā ledus nebūs viennozīmīgi nebūs, jo, kā mēs redzam, ir
ļoti karš šeit, ja, un tas ledus kvalitāte, viņi patērē ļoti daudz spēku. Ledus ir, teiksim, sliktāks, ja tev sanāk, viņš neslīd, un tev vairāk spēku patērē slidojot un kontrolējot un saspringzējies visu laiku, lai tā ripa nepārredz. Tāpēc rītā viennozīmīgi ledus nebūs, jo mums ir 5 spēle, un visdrīzāk mēs spēles dienā no rīta ies pasaules. Pasaules rangs nemelo. Latvija un Francija ir šīs grupas spēcīgākās komandas pēc pasaules ranga un arī tiksies par šo vienīgo ceļazīmi. Latvija ir daudz lielāka pieredze šādās lielajās spēlēs ar pozitīvu iznākumu. Kas ir 3 galvenās lietas, ko jūs vēlaties, lai hokejists paveic laukumā? Kā es teikšu, atkal disciplīna. Disciplīna, jo ilgāk mēs spēlēsim 5-5 un arī pašā laikā spēlēt aktīvu hokeju, lai franči, teiksim, provocētu uz noraidiem, jo tas pretiniekam aizņem ļoti daudz spēku, un mēs varam būt pārsvaru. Jā, pašaizliecība, kā es teicu, ko es sākumā teicu, no aizsardzības viss sākās, disciplīna un momentu realizācija. Taktiski, kā jūs domājat, mēs būsim tie, kas diktēs spēli? Francija, kā varētu izvērsties cīņa? Kā jūs domājat? Nu kā, katrs var pielāgot savu taktiku. Jā, mēs pielāgosim savu un viņi pielāgos savu. Mēs skatīsimies to spēles situācijas. Jā, jo, ja mēs redzam, ja viņi aktīvi spēlē, mums ātri jāgriež un visu izbalstīsies uz to, kā viņi izvēlēsies. Jā, piemēram, mēs redzējām, Ukraiņu šodien pēdējās trešdaļā atgāja ļoti pasīvi atpakaļ, jā, viņi atdeva mums to ienest. Agresīvi gājuši, to uzreiz savādāk tā spēle. Jā, mēs viņus izanalizēsim un viņi laikam mūsu. Es domāju, kā vienmēr būs saspringta spēle un būs interesanti, būs nervu kutinoša spēle. Tā būs vēl viena izpārdota spēle arēnā, kur ir jau jūs esat pieraduši jau pie tā. Nē, nu tas ir patīkami. Patīkami vienmēr tu jau spēlē priekš tā, lai skatītāji nāk un būtu baudi. Vēlreiz paldies viņiem par to, ka bija pilna hale. Es uz to, ka visu laiku padomāju Ukrainu, pilna hala. Tas puišiem palīdz, tas viņus motivē, jā, viņus koncentrē. Jā. Tas pirmās 2 spēles skautingam pret Franciju nodara, vai tomēr tas pretinieks neļauj objektīvi vērtēt? Nē, kāpēc nodara, jo viņiem tie maiņas salikumi viennozīmīgi ir savādāk nekā pasaules čempionātā, ka mēs viņiem pienākuši. Tas pats Teksieris klāt, jā, kas visu spēlē savu viņiem. Es domāju, ka tā spēle, ko viņi tagad rāda, es domāju, ka viņi ir aktuālāk varbūt tās nekā tā, kad bija Franču pasaules čempionātā. Jo treneris arī nomainījies un mēs vairāk balstīsimies uz šīm 2 spēlēm. Tiešām pēdējais jautājums. Noteikti līderi varētu būt tie, kas izšķirtu to spēli, kas būs svētdien. Kā jūs esat apmierināts ar vadošo maiņu startu? Kā es teicu, mums nav 1/4. Kā jūs redzējat šodien, pirmie neguva vārdus, jā, izņemot vienu vairākumu, jā, guva mums 3., 4. Tā kā tas ir labi, jā, kad vienā dienā vienai neiet, pārņem citu. Es negribu dalīt no 1. līdz 4. un katrs spēlētājs ir svarīgs un katrs spēlētājs pilda savus uzdevumus un tas ir forši, ka mums katra maiņa ir bīstama un katra maiņa mums var iemest.